Protams, ka lielākā daļa tomēr vēl joprojām cenās pakaļ veselībai, nevis uz priekšu par viņu domāju. Liekas, kāpēc man ir jātērē nauda, ja tagad iet uz kaut kādu konsultāciju vai veikt kaut kādas analīzes, man nav nekāda sūdzība. Ja, bet kāpēc ir jātērē nauda kaskapēc? Kāpēc mašīna jāatpūst tehnisku apskatu? Kāpēc tu to dari, tevi rīko, vai šis priekš iet, vai ne? Kaut kas tur grab. Bet tu tikko tā to darīs. Kāpēc ir jānomaina eļļa, pirms viņa ir palikusi tādā krāsā un ir iedegusies sarkanā lāpī? Kāpēc tas ir jādara? Taču saproti, tur ir viens mirklis un vienkārši motors var beigties. Tu esi tajā tēmā ir iekšā, kad es runāju savu pacientu organizācijas perspektīvām, tā kā pilnīgi savādākā veidā. Un man bija pirmais tāds šoks, kad, ja tu runā, piemēram, par mašīnu skaitas melnsbaltas, no eļļa laba slikti, tur motors iet neiet, apskata ir nav, apdrošināšana ir vai beigusies. Bet medicīnā nav tas absolūtais. Tas nav tā, ja tu, piemēram, iepoties vakcīnu, 100% nedabūs kaut kādu slimību. Man liekas, ka tas tam cilvēku prātam traucē. Pagaidi, nav jau 100%, ja tu vedīsi tehnisku apkumu, nav 100%, ka tev ir vismaz kārtībā mašīna.